Sveiki, sveiki, te atkal Henriks, un šitas video ir par brīvo gribu. Šitas jautājums parādās visu laiku, gan arī komentāros, gan citos YouTuberu video, ka cilvēkam ir brīvā griba, tāpēc viņš var pieņemt vai atgrūst Dievu. Uz brīvās gribas pamata viņš pats sevi, nevis Dievs, notiesā uz elli, pats sevi iemet ellē ar brīvu gribu apzinoties. Šitas ir jāizskata vēlreiz. Es jau biju par to runājis vairākas reizes, gandrīz katrā video. Vēlreiz parādīšu, kamā ir problemātika ar šito jautājumu. Ja? Tātad sāksim no paša sākuma. Kā jau citos video teicu, ja runā par Dievu, tad Dievs ir viszinošs, visvarens un visur esošs. Pirms jebko viņš, kā teikts, bija radījis, viņam ir plāns. Citreiz to sauc par pestīšanas plānu, radīšanas plānu, vienalga, kā tu to plānu sauc, bet viņam bija plāns pirms viņš radīja jebko. Pirms viņš radīja visumu, pirms viņš radīja cilvēku, viņam bija plāns, viņš bija izredzējis, viņš bija tā kā filmā visu noskatījies. Un šitāda versija, cik es saprotu, tic visi kristieši. Tas nozīmē, ka visi savā ziņā pieņem to domu, ka Dievam ir plāns, un viņš tas plāns īstenojās caur svētiem rakstiem, un, un tad nāca Jēzus, visus glābt un tā tālāk. Viņam bija tas plāns. Uz tā pamata tiek apgalvots, ka cilvēkam tika iedota brīvā griba, lai viņš tādā plānā īstenot uz sevi, teiktu jā vai nē Dievam un tā tālāk. Bet pirms tas plāns tika realizēts, viņš bija tā kā Dieva prātā. Tagad jautājums. Jautājums, ko es uzdodu katram no jums, kas skatās. Vai viņš varēja realizēt vai izdomāt citu plānu esošiem kosmosam, visumam un cilvēkam, teiksim, jā? Vai vispār tādā plānā bija jābūt cilvēkam, bija jābūt eņģeļiem, bija jābūt dēmoniem? Vai viņš vienkārši nevarēja radīt, teiksim, kosmosu tikai ar būtnēm, kurām nav brīvās gribas? Varēja vai nē? Ja jūs atbildējat sev, ka varēja, tad viss problēma atrisināta. Nav grēka pasaulē, jo nav brīvās gribas. Attiecīgi, nevienam nevajag būt ellē, attiecīgi nevienam nevajag būt šķīstītavā vai kādās citās tādās vietās. Neviens arī debesīs nav, vai tās, teiksim, debesīs jau eksistē uz zemes, tāpēc, ka neviens negrēkoja, ne? Viņš ir tā kā mūžīgais ēdenes dārs no paša sākuma, jo nevienam nav brīvās gribas. Bet ja Dievs tomēr izdomāja, ka būtu labi iedot brīvo gribu, un šeit citā video teologi teiks, ka viņam vajadzēja, tā kā gribējās dalīties, jo viņš ir mīlestība. Viņam gribējās dalīties ar to savu mīlestību, jo mīlestības būtība ir dalīties, komunikācija. Tamā ir problēma ar šo argumentu, ka Dievs tad sanāk, ka viņš bija spiests, tā kā viņa daba spieda viņu radīt cilvēku, ka viņam ir nepieciešams bija radīt cilvēku, jo bez tā, neradot cilvēku, ja neradot būtnes ar brīvo gribu, ar to pašu Dievs nevarot sevi īstenot. Saprotiet, viņš nevar sevi īstenot, tāpēc, ka viņam tā kā nekur netiek realizēta viņa mīlestība, viņš netiek īstenots, viņš nav piepildīts. Kas ir totāli absurdi, ja no kura teoloģiskā viedokļa teikt, ka Dievs ir nepiepildīts bez cilvēka vai bez būtnēm, kurām ir brīvā griba. Ja teikt, ka viņam ir obligāti nepieciešamas būtnes, kurām ir brīvā griba, lai varētu viņam dalīties mīlestībā, ar to pašu mēs paliekam nepieciešami, eņģeļi paliek nepieciešami, un mēs paliekam kā sastāvdaļa no Dieva, un tas jau vairāk nav tā kā
tā kā viens Dievs, tas mēs esam tā kā nepieciešama Dieva sastāvdaļa. Mēs paliekam tā kā panteismus, viss ir Dievs, viss paliek tā kā nepieciešama Dieva sastāvdaļa. Kaut gan labi zinām, ka teoloģijā tiek tieši teikts pretēji, ka Dievs ir pašpietiekams, ka viņam neko nevajag, ka viņš ir tāda būtne, kurai jau viss sākumā ir visā maksimālā pakāpē. Viņam ir maksimālā pakāpē mīlestība, viņam ir maksimālā pakāpē labums, saprašana. Viss viņam ir maksimāli. Viņam nevar neko pielikt klāt vai atņemt. Saprotiet, viņam nav tādas nepieciešamības, ka viņam vajadzētu. Ja? Tad tas ir viena lieta. Ja? Ja viņam nebija nepieciešams radīt to pasauli, ja, viņš tomēr izvēlējās radīt to pasauli ar būtnēm, kam ir brīvā griba. Viņam nevajadzēja, bet viņš izvēlējās. Tad ir jautājums. Es uzdodu katram no jums. Vai jūs uzskatiet, ka brīvā griba vienmēr ietver sevi iespēju darīt sliktu, pretstatu, teiksim, atteikties? Vai tas ir brīvās gribas būtība? Ja man saka, izdari to, es teikšu jā, vai es teikšu nē. Teiksim, Dievs saka, es gribētu, lai tu mani mīlētu, a tu saki nē. Vai tas ir brīvās gribas būtiskā sastāvdaļa spēja pateikt nē? Un ja jūs pateicāt sev atbildē šeit, ka būtiska sastāvdaļa ir spēja pateikt nē, ar to pašu sanāk, ka cilvēks grēkos. Lielākā vai mazākā mērā, vai varbūt ne visi, bet noteikti būs, kas pateiks nē. Ar to pašu Dievs radot būtnes, kuras vienā brīdī pateiks nē, tas ir naturālas sekas viņam piešķirtai brīvai gribai. Ja? Un uz tā balstās arī arguments, ka jā, cilvēks pateica, viņš, kā saka, es negribu sekot Dievam, vai tur ēdenes dārzā, nesekošu, vai es gribu ēst to augli un tā tālāk. Ar to pašu tā izpaužās tā brīvā griba. Pateikt nē. Problēma ar šito te ir, ja jūs sakat, ka brīvai gribai obligātas sekas ir pateikt kaut kam nē, ja, ir tas, ka tiek runāts teoloģijā, ka, teiksim, debesīs, visi, kas būs, viņiem arī būs brīvā griba, bet viņi nespēs pateikt nē Dievam vairāk. Ka tas šinī dzīvē kaut kādā veidā, ja viņš pateiks Dievam jā, tad nokļūstot debesīs, tu jau vairāk viņam nē nekad nevarēsi pateikt. Tas nozīmē, ka debesīs faktiski nebūs tādas brīvās gribas, kā mēs to normāli saprotam. Tu nespēsi vairāk pateikt nē Dievam. Ja pat tu gribētu, tu nevarēsi padomāt pateikt nē. Tev būs atņemta tā iespēja. Te ir tā problemātika ar to brīvo gribu. Ja? Tālāk runā, teiksim, par tādām lietām kā no teoloģijā. Ja? Jēzus bija bezgrēcīgs. Viņam bija brīvā griba. Viņš negrēkoja. Tātad, un katoļu teoloģijā Dievmāte bija bez vainas ieņemtā, un viņa negrēkoja. Viņa bija bez grēka. Viņa arī negrēkoja. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņa dzīvoja Dievmāte un Jēzus to pašu, kā saka, apstākļu vidū un situācijās, bet viņai bija piešķirta ne jau viņa nopelnu dēļ, bet Dievs viņiem bija žēlastību devis Dievmātei, tāpēc, ka viņa bija Jēzus māte. Dievs piešķira viņai žēlastību, tātad viņš izdarīja viņai kaut ko tādu, ka viņas brīvā griba faktiski nevarēja izvēlēties ļaunu. Varētu teikt, ka viņai nebija brīvās gribas. Teoloģija saka, ka viņai nebija iedzimtā grēka. Kas tas ir iedzimtais grēks? Tie, kas zina, tātad iedzimtais grēks, tas, kas notika ēdenes dārzā, ka pirmie cilvēki pateica,
Nē, Dievam nepaklausīja, apēda ābolu, vai vienalga, kā to sauks, pateica nē, un viņi samaitāja visu sevi. Viņi samaitāja, un visi mēs esam piedzimuši tagad ar brīvo gribu, kas automātiski grēko. Kur te taisnība ir? Kā var teikt, ka tas ir taisnīgs scenārijs? Ja? Vienīgā atbilde ir tā, ka gala rezultāts visam šitam plānam ir ideāls. Tas ir vienīgais, ko jūs varētu pateikt. Ka Dievs galu galā visi iet uz debesīm. Visas radītās būtnes, jo katru viņš izvēlās. Ne jau tu izvēlies, bet katru Dievs izvēlās. Pirms viņš ir dzīvis, viņš izvēlās viņu. Visi iet uz debesīm, nav nekādas elles, visi ir happy, visi ir honky-dory. Saprotiet, tad tam visam ir kaut kāda jēga. Ja teikt, ka ir elle un cilvēkiem viņus biedēt baznīcā, teikt, ka tev ir brīvā griba, tu pats izvēlējies tur iet un neklausīt Jēzu. Jūs paskatieties, kāda situācija tiek dota. Tu esi piedzimis ar noslieci grēkot. Tev nav tāda pati situācija kā Ādamam un Ievai. Tev nav tāda situācija kā Dievmātei vai Jēzu. Ja, Jēzus ir vispār, viņš tiek saukts kā Dievs. Viņš ir Dievs un cilvēks vienā. Ne? Viņam tur vispār cita kategorija, bet Dievmātei viņa tiek izņemta, teikts, ka viņai nav iedzimtā grēka, viņai nav noslieces tās grēkot. Kāpēc mums nav? Kāpēc mums nav? Kāpēc mēs nevarējam? Kāpēc Dievs nevarēja vienkārši pateikt, katrs cilvēks, neskatoties uz Ādamu un Ievas grēku, paliek bez iedzimtā grēka. Katram ir normāls starts. Un tad tu vari teikt, ka tev ir tur būs, kā saka, iespēja izvēlēties. Bet šī gadījumā mums jau visiem ir teikts, ka mēs visi esam grēkojuši, mums visiem vajadzīga piedošana un tā tālāk. Ja? Visiem ir nosliece grēkot. Tas nav vienāds starts kā Ādamam un Ievai. Saprotiet, tas ir viens. Otram kārtām, kā jau teicu, ir cilvēks, runā par to, ka Dievmāte viņai nebija nosliece grēkot. Viņai nesagrēkoja. Vai tas forši, ne? Bet atgriežoties pie tā, ko teicu, ja pašā būtībā brīvas gribas terminoloģija ir tas, ka tev obligāti ir iespēja pateikt nē, ja to tādas iespēja tiek atņemta, tā vairs nav brīvā griba, tad debesīs nav brīvās gribas. Varat palabot mani, varbūt es kaut ko šeit nesaprotu, bet šitā ir problemātika, kas parādās ar brīvo gribu. Plus, kā jau teicu, tas ir viens no plāniem, ko Dievs varēja īstenot, varēja neīstenot. Un tāpēc cilvēku tanī visā apvainot, ka viņam tika dota brīvā griba un tu esi vainīgs par to savu izvēli, ir totāli absurda. Pirmkārt, tu neizvēlējies, ka tu piedzimtu ar to brīvo gribu. Kaķītim nav brīvās gribas, teiksim. Ja? Viņš ir dzīvnieciņš. Viņš dzīvo, ko viņš iet ellē, vai? Nē, neiet. Tu ej ellē. Tāpēc, ka tev ir iedota brīvā griba. Kurš tad uzņemās atbildību par to, par to brīvo gribas iedošanu, izvēlēties radīt tādu būtni vai būtnes vai eņģeļus ar tādu īpašību, kas var tevi novest pazušanā? Kurš? Kurš uzņemās? Ja Dievam cilvēks ir un būtnes, kā jau teicu, ir nepieciešamas, lai viņas viņu mīlētu, tad viņš ir nepietiekošs, viņam trūkst. Viņš ir nepietiekošs, viņam ir nepieciešami tie cilvēki. Turklāt, tad jocīgi izskatās visa pasaules tā radīšanas sēga. Dievs bija, un pēkšņi viņš izdomāja, ka viņam vajag cilvēkus. Jo tas sanāk, ka taču visu laiku nebija. Kosmosa nebija, kā saka, zemes nebija, cilvēka nebija. Ir Dievs, un pēkšņi viņš izdomā, vai ka viņam vajag kaut kādu plānu, viņam vajag cilvēkus un tā tālāk. Ja? Tad nozīmē, ka visu laiku, ja tur ir ārpus laiks vai nav laika, bet kaut kādā brīdī, vai es nezinu, kā par to runāt. Pieņemsim, ka ir kaut kāds laiks ārpus laika, kad Dievs ir kaut kur, un vienā brīdī kaut kas notiek Dievā, viņam notiek maiņa, ka viņam vajag radīt cilvēku. Un viņš izvēlās to plānu, ka viņam vajag cilvēku ar brīvo gribu. Ne? Bet tikai uz īsu periodu, kamēr viņš ir uz zemes, un pēc tam, kad viņš ir mūžību debesīs, viņam vairs tās brīvās gribas nav. Kāpēc? Tāpēc, ka tā Dievs izdomāja, sanāk. Ka debesīs var būt
Roboti, citiem vārdiem sakot. Roboti, kas tikai un vienīgi var izvēlēties labu, tikai un vienīgi var slavēt Dievu, tikai un vienīgi neko citu viņi no viņa atteikties nevar. Viņiem nav tādas iespējas. Viņiem nav iespējas pateikt nē. Ja definīcijā brīvai gribai ir iespēja pateikt nē, tad debesīs brīvās gribas nav. Tas ir tā, atkal, tas jautājums noteikti netiek izšķirts, viņš atgriezīsies atkal kārtējo reizi no jauna, bet tā ir mana pozīcija šī skaidrojumā, ka mēs esam te pēc Dieva izvēles sanāk. Viņš iedeva mums šādu īpašību, kuru pēc nāves viņš pārveido, un viņa vairs nav tāda īpašība. Un tas ir ok pēc tam. Plus katrs mēs dzimstam ar pilnīgi citu startu nekā pirmie cilvēki, ar noslieci jau darīt to slikto. Par kādu brīvu gribu tu jau vari teikt, ka tev tas motors jau bremzē, jau bremzes jau strādā visu laiku, ne? Ja tā ir, tad vienīgā atbilde uz to visu, ka ir visi, kas tika radīti cilvēki, iet uz debesīm, un tas ir perfekts plāns, visi kari, viss, kas notiek, visas varmācības, viss pasaulē, jo tas ir daļa no Dieva plāna. Viss beigās, kā citos videos stāstīja, pagriežās par labu, un visi ir happy ending, kā saka, un visi ir laimīgi debesīs dzīvo. Visi pēc kārtas, visi nozīmē, visi. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir perfekts plāns, kuru nevajadzēja obligāti īstenot, viņš izvēlējās. Tas ir mans, kā saka, kārtējais pļāpāšana par šo tēmu, bet, ja kādam tas liek aizdomāties par to problemātiku brīvā griba, ja, mūsu pozīcija tagad esošiem cilvēkiem šeit uz zemes, attiecībā pret Ādamu un Ievu, attiecībā pret radīšanas plānu un perspektīvā uz dzīvošanu debesīs vai kā jūs to redzat? Vai jūs neredzat šeit kaut kāda veida problemātiku? Es redzu, un es, godīgi sakot, tā ir viena no tām lietām, kuras es nevaru izskaidrot, lai tā būtu pareizi pateiktu, ka es visu sapratu un ka varētu ticēt Dievam. Te ir problēma. Tieši ar to brīvo gribu. Tāpēc skatāmies tālāk un domājam par tām lietām. Te vien ir Henriks Raganāmars. Paldies!